Sveiks! Mani sauc Mārtiņš Krūze, un es sveicināts manā stāstā. Šodien tāda maza atkāpe no treniņiem. Parunāsim par kaut ko mazliet savādāk, par ko parasti nerunā. Lai panāktu jebkādu savu progresu, lai panāktu jebkādu savu attīstību, pirmais pakāpiens ir izvērtēt jau padarīto. Un, protams, sportā padarītā, kā teikt, atskaites punkti ir sacensības. Līdz ar to šodienas stāsts būs par pasaules čempionātu, kas notika Teksasā. Paskatīsimies video no manas starta, no citu startiem. Izstāstīšu, ko tajā brīdī domāju, izstāstīšu iespējams kādus taktikas risinājumus, kas tika veikti man trenera Andreja vadībā. Un apskatīsimies, ko mēs varam uzlabot, apskatīsimies uz savām kļūdām, apskatīsimies to, kas labi sanāca konkurentiem, viennozīmīgi visus pasaules rekordus, kas un tika labot manā kategorijā. Un apskatīsimies to pozitīvo, kas ir sanācis, apskatīsimies uz negatīvo, kas ir pietrūcis, un apskatīsimies, kurā virzienā un ko tad vajadzētu labot, lai kustētos uz priekšu. Already on our way to 400. We're going to get 400 before we even exit the openers. Yeah. How often does that happen? Martins Cruz. Esam tikuši pie jau pirmajiem piegājieniem. Mans pirmais piegājiens ir 375 kg. Jāsaka godīgi, kad uz pirmo piegājienu pietupienos sevišķi acīm redzam arī pēc tā, cik lēnu šis īpaši savācies nebija, jo, godīgi sakot, manā skatījumā, tas ir tikpat vienkārši kā smags treneņu svars, ko var pacelt, un acīm redzot, kas izdevās. Jāsaka godīgi, es gribētu no sevis vieglāku, es gribētu no sevis kvalitīvāku pirmo piegājienu. Šobrīd otrais piegājiens, jāsaka godīgi, 400 kg uz stieņa. Pietupienos bija tas mans pašmērķis, pēc kā es tur biju braucis. Pacelt 400 kg pietupienos, pārvarēt šo robežu, jo, protams, tās visas psiholoģiskās robežas. Uz šo es esmu krietni vairāk sakoncentrējies, krietni vairāk vizualizējis savu piegājienu. Gan to, kā tas izstāsta vizuāli, gan arī, principā, kādas sajūtas ir ceļoties uz augšu, kuri muskuļi saspringst. Īsāk sakot, it kā var likties, principā, pēc būtības es nekad neko lielāku par 390 pusi, čempionu, ko es cēlu, nebija cēlis. Tik daudz kā vokauts, jeb šo vienkārši paturēšanu uz pleciem bija veicis ar 415, bet tas arī viss. Šis ir cēlis, ko es nekad nebiju kustinājis, un tīri veiksmīgi sanāca. Ļoti liela koncentrēšanos, ar ļoti lielu spēju, un manā skatījumā ļoti pozitīvi. Tad 400 kg, pastamies vēlreiz atkārtojumā. Ceļums manā skatījumā ir ok, notiek tāda kā sabremzēšanās pa vidu. Tas arī bija galvenais iemesls, kāpēc es teicu savam trenerim, kad vairāk tā kā nevajadzēs. Ar šo arī šodien pietiks. Tas ir pagaidām tas, kas tas ir. Manā skatījumā tas arī bija pareizais lēmums, jo principā pēc būtības mēs varētu 5 pielikt. Labi, tālāk sakos 2 piegājieni, kas nav manējiem. Pirmais piegājiens nav pasaules rekords, tas ir mans konkurents Kelijs Brentons no Kanādas. Ļoti sakarīgs čalis, kas pirms sāk startēt profesionāli, jo cik es tālu šobrīd saprotu, kad viņš startē pa lielam profesionāli, jo visi top vīri ir profesionāli sportisti. Vienīgais es tāds pusdiletants, kas iemaldījies un cenšas sisties par pirmajām 3 vietām. Bet Kelijs Brentons bijušais autotirgonis, līdz to ļoti komunikabls, ļoti patīkams cilvēks. Šis ir viņa pēdējais piegājiens, 410, viņš pacēla manā skatījumā tieši tikpat lēnu, cik es 400. Šie ir trešie piegājieni, trešo piegājienu es netaisīju, jo tur īpaši daudz ko iegūt nevarēja, tikai pazaudēt papildus spēkus. Šobrīd viņš ir 415 uzlicis, stabili izgāja, stabili notupās un, diemžēl, nepiecēlās. Un es nezinu, jāsaka godīgi, šis ir vienkārši šokējoši. Jāsaka godīgi, kad liela daļa cilvēku šeit vaino asistentus. Es nevainoju asistentus. Manā skatījumā asistenti noķēra gan 160 kg Keliju, gan 400 kg stieni, tātad 575 tā kā uz stieņiem. 415 ir asistentiem rokās.
Man nav pārliecības, ka to var tik vienkārši noturēt. Īpaši, ka Kellijs pats lien ārā. Nu, viņiem bija doma, jo visiem asistentiem pa lielam arī Latvijas čempions tiek pateikts, ka atlētu drošībai un viņu pašu drošībai ķeriet ciet atlētu. Un tas arī šeit notika, varat pavērot, ka aizmugurējais asistents acīm redzami noķēra atlētu, ka viņš ir noķēris viņu ceļu uz augšu, bet Kellijs ir izdomājis jau kājām, varēja redzēt no paša sākuma, ka viņš grib tikt ārā. Un, protams, šobrīd tā ir cīņa. Jā, ļoti, ļoti skarbi. Nu, cik es tālu sapratu no paša Kellija, viss bija kārtībā, nekāda vaina gadās visādi, un, ja, protams, pēc šī piegājiena mēs vispār nevies. Un, nu, arī lielais piegājiens, jeb šo piegājiens, ko ir ievērojuši Facebookā, šim videom ir vairāk nekā 1 miljons skatījumu, ļoti, ļoti iespaidīgi, Reis Viljams un 438 kg, kā teikt, iespaidīgs skaitlis. Jāsaka godīgi, ka no Rejam treniņu video, ko viņš liek pēdējā laikā, ir skaidri un gaiši redzams, ka šis svars vairs nav nopietnas. Jo līdzīgi svaru ap 430 kg viņš tikko pietupās pa 2. Tā kā viennozīmīgi mēs sagaidām lielas lietas, un jautājums, vai būs 450 kg pasaules čempionātā, kas būs Minskā nākošu gadu, 2017. gada jūnijā. Bet, nu, Reis Viljams savācās, pietupās, viegli piecēlās. Nu, jā, ļoti, ļoti fantastiski. Tas tiešām fantastiski. Un 2-1 netiek ieskaitīts, sarkanā kartiņa tiesnesis paceļ. Tas nozīmē to, ka ir kļūda dziļumā. Nu, būs atkārtojums, apstīsimies, ko mēs par to dziļumu domājam. Nu, bija vēl viens man konkurents Epa Jēza, kuram, nu, nezinu, kas ar dziļumu ir un cik tas ir labi un slikti, ko viņš dara, bet man liekas, ka Rejam manā skatījumā pa lienu pat varētu būt, nu, skatāmies. Viņš dodās, kā teikt, lejā, tūlīt, jā, aiziet. Un, nu, man liekas, ka viņš jāķēja. Nu, pēdējos centimetrus, bet to ļoti, ļoti grūti saprast, protams, no šīs pozīcijas tiesnešiem ir redzams vairāk un labāk, un nevienmēr jau atlēti tupjās taisni, dažreiz tā, ka viņi tupjās mazliet šķīvi, bet, nu, jā, dziļums ieskaitīts ir. No šīs pozīcijas, jeb no centra tiesneša, kas ir ieskaitīja, izstījās, ka plus mīnus pat bija. Un, nu, jauns pasaules rekords 438 kg. Nu labi, turpinām ar spiešanu guļus. Mans pirmais piegājiens spiešanā guļus 217 kg. Lielākais svars, ko es biju cēlis, līdz tam ir 230 kg Igaunijā Eiropas čempionātā. Nu, kā teikt, asistenti, kamēr sataisās svaru, jo, nu, tomēr pasaules čempionāts un ļoti, ļoti uzmanīgi, kā teikt, šis viss ir jādara, lai neko nesajauktu. Tāpat arī kļūdas gadās, atceros, ka iepriekšējos gados ir dot arī 4. piegājieni ne man, bet citiem maniem konkurentiem par to, ka asistenti godīgi skoti sajaukuši svaru. Bet, nu, svaru ziņā vismaz šie asistenti konkrētie nebija nekādas vainas. Nu jā, tiek izcelts stienis, centras te asistents bija tīri ok, priekš izcēlājiem, un pirmais piegājiens ļoti stabils, tā arī bija doma, 270 kg bija svars, ko mēs pacēlām ļoti, ļoti stabili un ar lielu, lielu pārliecību. Ja, kur ir atkārtojums, ļoti ok, ceļam uz augšu, un ir pacelts, īsti nekur pat piesieties, un ir. Labi, apstīsimies. Otrs piegājiens 227,5 kg, pa 10 kg vairāk. Es kaut kā gribēju atcerēties, ka bija otrais piegājiens 230, bet acīm redzot video nemelo, un man atmiņa sāk pievilkt uz vecumu 28 gados. Bet 227, 2,5 kg no maksimuma. Nu, redzēsim, kā izies. Principā es šo piegājienu īpaši augstu nevērtēju, jo, atklāt sakot, ir tā, kā tas ir. Nu, tā. Labi, nu, sagatavojos, lapstiņas kopā, tilts uz augšu, kājas pie zemes. Un
Ceļam uz augšu. Jā, nu man izstāsta lejupējoša kustība, jeb šī zilā kartiņa. Pats es vērtēju, ka tas piegājiens nav skaitāms, bet, redz kā centratiesnes tikai neieskait zilo tāletiņu. Sāntiesnešiem, protams, ir grūtāk ievērot šādas lietas, jo, kā jau visi tiesneši pasaules čempionātā, viņi cenšas būt godīgi un vienādi, bet, kļūdas gadās, jā, man izstājās, ka starp mums runājot, starp mums meitnēm runājot, kad šo te piegājienu īpaši skaitīt nevarēja. Labi, pēdējais piegājiens 230 kg. Atkārtojam savu labāko piegājienu. Kā mēs pēc tam ievērojām un pēc tam pārunājām startu, tad izskatījās, ka centra tiesnesim nepatīk gremdēšana krūtīs. Tīri pauzes tiek dotas ilgākas, ja šos komandas spiesti tiek dot vēlāk. Šobrīd īpaši neiegremdējām krūtīs, paceļām, ļoti stabili, krietni vieglāk otro piegājienu, jo pauze, protams, bija mazāka neogremdējām krūtīm. Ar šo te es cenšos pateikt to, ka vairāk mazāk jūs savus startus adaptējat tiesāšanai. Es savus startus adaptēju tiesāšanai. Kaut kas neiet, ievērojam to, ka tiesnesim, nepatīk, ka tu iegremdē krūtīs, laižot lejā, viņš tev iedos ilgāku pauzi. Protams, trešajā piegājienā nelaižam tik ļoti krūtīs. Cenšamies adaptēties, cenšamies domāt līdzi, vērtēt, ko dara tiesneši, kā viņi tiesā, un tā arī mēs varam panākt pozitīvus startus. Labi, šobrīd turpinām ar 2 spiešanas piegājieniem. Otrais piegājiens spiešanā pēdējais. Jau šitu uzvārdu es maz necentīšos izrunāt. Ļoti draudzīgs un pozitīvs Alžīrs, 275 kg pasaules rekorda mēģinājums spēka trīsciņā. Klasiskajā spēka trīsciņā iepriekšējais pasaules rekords arī bija viņam. Pagājušajā gadā Somijā uzstādīts. 275 kg, jāsaka godīgi, es ar viņu iepriekš runājot, un es Norvēģis, un viņš runājās, viņš teica, ka 300 esot šīs dienas mērķis, viņam gan jāsaka uzreiz jau nospoiloši, tas neizdevās. Šis otrais piegājiens 275. Ļoti pārliecinoši. Mazliet palēnu, bet ļoti pārliecinoši, un šādā veidā tiek labots pasaules rekords, pārliecinoši 100% skaitāms piegājiens. 275 kg otrajā piegājienā. Manuprāt, ļoti fantastiski, kā mēs redzam, Alžīram tiešām šis sadodas. Protams, viņš ir tāds kā mazliet spiedējs, kas piedalās trīsciņas sacensībās, lai gan 7. vietas summā, viennozīmīgi 7. vietas summā, viņš pietupās ar 325, uzspied 275, ko redzējām tikko, un uzvilka 300. Šobrīd ir Alžīra trešais piegājiens 283, viņš ir pieteicis arī pasaules rekordu klasiskajā spiešanā guļus, kas ir viena pati spiešana guļus. Arī notiek tādas sacensības. Un Alžīram 283 pasaules rekordu labojums, ne tikai spēka trīsciņas spiešanā guļus, bet atsevišķās spiešanas guļus sacensību rezultātā. Grūti man atbildēt. Man liekas, ka ļoti pamatots, loģisks solis. Jā, es arī pēc 275 neliktu 300, tas 275 nebija tik viegls, kas viņam bija iepriekšējais piegājiens. Viņš 300 cipars, ko viņš teica pirms tam, ko viņš gribētu uzspiest ar mums pašiem lifteriem runājot. Bet šobrīd 283, 275 ļoti loģisks solis, 8 kg. Man liekas, ka skatoties uz otro piegājienu vajadzētu būt, bet redzēsim, kā būs. Pozīcija ir ieņemta ok. Viss tās arī tilts, lāpstiņas pa lielam kopā. Tiek dots sāku komanda. Ceļam uz augšu. Un es nezinu. Iespējams, ka mazliet izslīdēja no tās pozīcijas, kurā viņam vajadzētu būt. Mazliet tuvāk sejai, kā visticamāk viņš vēlētos. Un līdz ar to arī tāds neveiksmīgs piegājiens, lai gan izstājās pēc otrā piegājiena, ka šim skaitlim vajadzētu būt. Ļoti fantastiski, godīgi, viņš ir nostāties 275 kg ir ok. Ko? Sākam pēdējo kustību un cīņu pa medaļām. Vilkmē, 321. piegājiens, svars, ko var pacelt pēc 3 treniņiem dienā, ja vajag. Un tiešām tas ir ar pārliecību, ka tas tiešām būs. Tur bez lielas koncentrēšanās pieejam. Paceļam. Varam pasmaidīt pasaulē, nolikt un ir ļoti skaisti. Tā, manā skatījumā ļoti pareizi, iesākums izvēlēts pareizi, nav ko tērēt spēkus pēdējiem piegājieniem un pārliecinoši skaisti pacelts.
Labi, turpinām ar otrajiem piegājieniem. Otrais mans piegājiens 335 kg. Mans personīgais rekords tajā brīdī bija 340 kg, kas ir Latvijas rekords, kas tika celts Eiropas čempionātā. Tika pacelts, manuprāt, ir veiksmīgi. 335. Es gan tie ir pat 340 bija tādi mazliet palēnāki, bet tas bija tiešām ar pārliecību, ka es gāju ar zinājumu, ka pacelšu iekšēji vismaz. Nu, redz kā 335. Arī iesākums mazliet palēnāks, bet beigas ļoti ātras, skaistas un ir ieskaitīts. Labi. Nu, un tagad būs mazliet, laikam atkārtojums ar priekšu. Iesākums un centimetram tiek uzvilkts līdz ko pāri ceļiem. Tā ir ļoti ātri un ļoti veiksmīgi. Pēdējā daļa, protams, kā sumo vilkmei, sanāk ļoti, ļoti viegli. Labi, turpinām ar pēdējo piegājienu. Ne manējo, bet Uepas. Uepa ir sudraba medaļnieks šīs, kā teikt, sacensību rezultātā. Pasaules sudraba medaļnieks ar 1 tonu 6,5 kg. Viņš šo uzcēla, viņam ir šis rezultāts. Viņš arī uzcēla. Es šeit pēdējos rezultātus parādīšu tikai savējos, bet diezgan daudz savu konkurentu, jo tur ir diezgan garš stāsts. Jo mēs iesākam pēdējo kustību ar mazu deficītu. Mēs iesākam faktiski ar 30 kg deficītu. Jebš pēc pietupieniem uz spiešanas. Pietupienos, protams, tas 400 ir jauns Eiropas rekords un Latvijas rekords, ko es izdarīju, bet, protams, ar to pasaules līmenim nepietiek, jo tie ir profesionāli atlēti. Arī EPA ir profesionāls. Uzcelts ir, es nezinu, vai es skaitītu. Es godīgi teikšu, šis ir tas piegājiens, ko es tiešām vērtēju, ka ir tā švaki ar to ieskaitīšanu, jo manā skatījumā ceļi palika neiztaisnot. Lūk, arī atkārtojums jūsu uzmanībai. Pacelts tiek, es nezinu, vai, teiksim, kreisais cels ir iztaisnots līdz galām. Protams, tiesnešiem ir redzams labāk, viņi šo piegājienu ieskaita. Nu labi, ok, turpinām ar manu konkurentu, ar ko mēs beigās sanāca pacīnīties par bronzas medaļu summā. Viņam ir iepriekš pieteiktais svars 340 kg, kas ir personīgais rekords par kādiem 20 kg. Pirms šī piegājiena Andrejs man piegājienu pacēla uz augšu, un šobrīd uz stieņa tika uzliks 322,5 kg. Ja viņš šo uzceļ, man ir jāceļ nevis tie, ko mēs tur bijām pieteikoši, lai pārspētu viņu, ja viņš neuzceļ šos 340, bet man ir jāceļ 357 kg, ja viņš uzceļ šo svaru. Svars viņam ir ļoti viegls, tas ir 5 kg līdz labākajiem rezultātam, kādu viņš jebkad ir cels sacensībās. Ļoti pārliecinoši. Izskatās tiešām, ka šis vīrs iet darīt vienkārši darbu, kas arī ir, starp citu, pareizi attieksmi, ja tu esi sacensībās, tu ej darīt savu darbu, savācās, sakoncentrējās, protams, atbildība liela, ja viņš šo uzceļ, tad tam latviešu atlētam, latviešu puikam jāceļ tīri daudz, lai tiktu viņam garām, ja latviešu puikam jāceļ 17 kg virs maksimumu, līdz ar to. Un ļoti pārliecinoši arī tas ir pacēls, ļoti pārliecinoši arī izdarīts. Jautājums, viņš pirms šī piegājiena pārteica no 340 uz 322,5, kas tika šis testvars. Jautājums, vai to 340 viņš varētu uzvilkt pēc šī? Es teiktu, ka ļoti tuvu būtu. Es teiktu, ka 337, es teiktu, tiešām tur būtu. Tas 15 kg ir šī. Vai būtu 340? Tas jau būtu tāds šaubīgs variants, līdz to viņam tāds drošībai izdarīts ir. Nākošais piegājiens mans 2014. gada. 13. gada. Kad bija sacensības Dienvidāfrikā, kā teikt, konkurence un ne tā gluži pārdarītais. Toreiz Oliva Kirisone no Samoa ieguva 2. vietu, pārspēja man pēdējā vilkmē. Es paliku tad 3. 340 kg uz stieņa. Viņš arī toreiz uzvilka šos 340, viņam nav nekas liels tas. Šobrīd Kirisone palika 6. vietā. Jāsaka godīgi, tas tiešām ir traumas iespējā, jo tas uz āru publiski nekur neparādījās, bet viņš jau atbrauc, cik es sapratu, ar satraumētu biceps un pietupienos. 2. piegājienā to notraumēja vēl vairāk. 2. piegājiens viņam arī neieskaitīts. Viņš piecēlās, bet acīm redzam kaut kā ne tā to roku izvilka. Spiešanā viņam negāja galīgi. Un tagad vilkmē, protams, tiešā veidā biceps tiek staipīts, apstīsimies, kā viņam ies.
Arī uzcelts, nav uzcelts. Jā, gandrīz tika uzcelts, bet tiešām iztaisnošanās nebija. Ļoti, ļoti tuvu un izstījās, ka viņš tiešām padevās. Un tā ir trauma. Vēlu viennozīmīgi veselību, drausmīgi pozitīvs cilvēks Olīva, kas vienmēr pienāks, vienmēr pasmaidīs, vienmēr pajokos. Vienmēr, sildoties, es aizrautīgi runājos ar savu kolēģi, ne kolēģi, bet savu draugu no Norvēģijas un konkrēti no Norvēģijas un Olīva man pienāk un veiksmīgā kārtā klusiņā mēģina gāzt no krēsla. Vienā brīdī tu nesaproti, kas notiekās, jo tev sagrāba rokas, kas ir krietni lielākas par manējām un tā. Labi, šobrīd ir otrs amerikāns, kas piedalījās Beiza Viljams Reja, James Healijs. James palika 5. vietā aiz manis. Man uzvalkot šo, viņš ir tikai 10 kg no manis. 12 kg no manis, man jau pēdējais piegājiens. Un uzvilkts ir... Manā skatījumā ļoti pārliecinoši uzvilkts ir. Un piegājums 12 netiek ieskaitīts. Tipa netika pilnībā iztaisnots, es nezinu. Tiešām netika? Jo... Vai lejupējoša kustība? Grūti saprast, viennozīmīgi, man liekas, normāls piegājiens, jā, varēja reiz UEPam ieskaitīt viņu pēdējo vilkumu, tad šī tā arī bija skaitām. Bet, pilnībā, labi, ieskaitīts jau galu galā beigās ir. Viens tiesnesis saka, ka nav. Labi, gaidās arī tā tiesnešiem viennozīmīgi garas dienas, šī ir pēdējā čempionāta diena, daudz izdarīts. Labi, mans piegājiens, ja es šo te uzceļu, ir lielā bronza. Bija tāda ļoti liela izvēle, vai mēs cīnāmies par mazo bronzu vilkmē, vai arī cīnāmies par lielo bronzu. Manā skatījumā pilnīgi pareizs jautājums. 8000 km ir lidoti, nedēļa dzīvota, un jāiet kaujā kārtīgi, jāiet kaujā cīnīgi. Ja uzceņam šo, ir bronzas medaļas summā. Redz, kā sākums ir pozitīvs, es godīgi teikšu, es negribēju padoties. Es biju gatavs vismaz galvā pacelt, redz, kā tehniski kļūdas netika pieļautas. Skatījumā pozīcija nav slikta, pozīcija ir ok, bet, pietrūkst apmēram 10 cm. Viennozīmīgi tas, kas ir jātrenē, ir vilkmes viducis, jo beigas, kā mēs redzējām, pirmā un otrā piegājienā, jebšu virs ceļu tiekot ļoti viegli. Sākums, kā redzams, 357 ir iespējams, bet viduspozīcija ir tieši tas, kas piekliboja, un tieši tas, kas pievīla. Tas ir tas, kas ir jātrenē, lai Minskā varētu cīnīties plecu pie pleca. Šobrīd pasaules rekorda vilkmē mēģinājums Reis Viljams. Viņam jau šobrīd ir pasaules rekords summā, tonna 43 kg, pasaules rekords pietupienos 438 kg, un tad pēdējais vilkme 375,5 kg. Šobrīd tas pieder Gillinghamam, man liekas, Bredam Gillinghamam šis rekords, kas tika uzstādīts Krievijā Suzdaļā. Tas tiešām ir vecs rekords, ko uzstādīja Gillinghams, kas tajā laikā bija, tās bija viņa pēdējās sacensības, viņš ir seniors, bet viņš tajā laikā jau bija seniors. Bet šobrīd Reis Viljams mēģina to labot, un tas būs pasaules rekords summā. Viennozīmīgi iespaidīgi, pamatīgi un tiešām tupienā viņam viennozīmīgi palika rezervas spiešanā. Pa lielam es arī teiktu, palika mazliet. Šobrīd vilkme, vai tas paliktais tiks īstenots, tas ir tas lielais jautājums, un to arī tūlīt redzēsim. Un uzcels tiek. Manā skatījumā ir. Manā skatījumā, ja reiz mēs skaitījām Džezam UEPam, tad šeit arī vajadzēja skaitīt. Ļoti vienkārši, jo šis piegājiens bija labāks par to. Labi, tas arī šobrīd viss, izsakot pozitīvās lietas. Tika pacelts tas, pēc kā es tur braucu, pēc 400 kg pietupienos. Jāsagodīgi palēnu. Manā skatījumā varbūt varēja trešo iet, bet principā tajā brīdī pēc sajūtām tas nebūtu optimāli, tā būtu baigā cīņa, un tā kā bija paredzēts tomēr pacīnīties vilkmē,
liekas spēku izmantojums. Spiešanā pa pusē pozitīvi. Otrais piegājiens nebija skaitāms, tam es piekritīšu. Manā vērtējumā ļoti liela gremdēšana krūtīs no manas puses. Pozitīvās ziņas spiešanā spējām adaptēties tam, ko tiesātajā dienā. Tas arī, starp citu, ir tas, ko es iesaku darīt visiem atlētiem, kas pie mums startē Latvijas Paulīņu federācijā, vai arī brauc uz citās vietās. Jūs tajā dienā, tajā brīdī spiežat, ceļat, vilkat tā, kā tiesā tiesneši. Protams, kāds tiesnesis būs mazliet atšķirīgs, to jūs varēsiet redzēt. Izdevās adaptēties uz trešo piegājienu, trešais piegājiens vieglāks, atkārtots personīgais rekords 230 kg. Protams, gribētos labāk. Nekas nākošais. Vilkme. Pirmais piegājiens stabils, otrais piegājiens stabils, trešais piegājiens tāda kā avantūra, bet manā skatījumā salīdzinoši attaisnojama avantūra. Bija gan tuvu patiesībai. Patiesību sakot, pietrūka tikai tas posms virs ceļiem. Tas, kas ir attiecīgi jātrenē uz trenižera zāli, tas, ko mums vajadzētu pielikt klāt treniņos, ir vilkmei dažādas turēšanas līdzceļiem, kustības apceļiem, jo tā ir acīm redzami ļoti skaidra pirmā visvājākā vieta vilkmei tieši. Tajā kustībā, jo, teiksim, pirmā, otrā piegājienā bija ļoti skaidrs, ka uzvelkot virs ceļiem, tā kustība uz augšu ļoti ātra. Tur arī bija tā bēdīgā ziņa. Tālākais, ko es gribu pateikt par pasaules čempionātu, manā skatījumā ļoti labas sacensības, mūsu grupai asistenti bija kvalitatīvi, pārējām grupām varbūt mazāk. Mazliet palika sajūta no sacensībām, kad šis ir ļoti liels komerces pasākums, kas nav slikti. Tas ir ļoti pozitīvi. Ja cilvēki var nopelnīt nav no sacensībām, tas tikai nozīmē to, ka sacensības notiks labākas, būs lielāka konkurence, būs daudz pozitīvāks mums kā atlētiem iespēja celt. Šajās sacensībās tam bija arī ēnas puses, ka bija acīm redzam kaut kas daudz kur notaupīts. Piemēram, mēs salīdzinām ar Krievijas milzīgām skatuves ietaisēm šā brīža, tas bija tāds mazliet tāds, nekāds mums latviešķējums, viss tas smukāks. Bet iesildīšanās bija ļoti skaista, 8 iesildīšanās vietas, un tā kaut kā. Katrā ziņā ļoti skaisti šajās sacensībās nostartēja arī Edgars Jurkāns no Cēsīm, jaunietis. Un Māris Juzups izdarīja to, ko tajā dienā varēja izdarīt. Redzēsim. Šobrīd katrā ziņā ceļš, liela gatavošanās un ceļš uz Minsku. Protams, būs arī citas sacensības, kur pa vidu, kuras varētu piedalīties. Noteikti Eiropas čempionāts, noteikti kaut kas tāds, kuram, protams, gatavosimies atsevišķi. Taču, šis ir mans stāsts un stāsts par ceļu uz Minsku. Labi, tiksimies.